Sveiki, mīļie draugi! Mūsdienās viens no lielākajiem slazdienu šodien ir tas, ko mēs liekam savā mutē. Jā, traki, vai ne? Viss, kas ir pieejams mūsdienu pasaulē, bet ir jābūt tik uzmanīgam un tik izglītotam, lai tu saprastu, vai tas, ko tu tūlīt liksi savā mutē, ir vispār radīts kā ēdiens cilvēka organismam. Šodien parunāsim par veselumu uzturu, kas tas ir. Mans vārds ir Agnes Mužniec un laipni lūgt manā YouTube kanālā. Šeit ir par vērtīgo, par godīgo sievietes dzīvē. Ne viss šodien der un var tikt saukts par pārtiku. Ēdiena uzdevums, kas tad tas ir? Pabarot manu ķermeni līdz pat šūnu līmenim. Tātad. Man ir jāsāk izzināt un izprast sevi līdz pat šūnu līmenim, lai saprastu, vai tas ēdiens derēs manam ķermenim līdz šūnu līmenim. Es atkal nonāku pie tā, ka mūsdienu sievietei ir jābūt zinošai visās savās dzīves sfērās. Tici man, šodien nederēs tas uzturs, ko ēda omīte. Viņš vienkārši pat vairs netiek tā audzēts, izaudzēts, kā bija viņas laikos. Šodien tā pati govs, kuru mēs jau aizvien mazāk redzam, tas viņas piens ne visiem vairs der. Sviests, ko mēs varam nopirkt veikalā, izrādās vairs nav sviests. Pārslas, ko bērni no rīta brokastīs, izrādās inde. Ko vispār likt savā mutē? Skaidrs, mīļie draugi, ka šajā īsajā video, šajā īsajā laikā es tev nevaru izstāstīt šos pamatus, lai saprastu, ko tad īsti likt savā mutē. Bet mēs svarīgas lietas šodien pārunāsim. Viss pārējais, kā vesels bloks, vesels webinārs ir paredzēts kvantu lēciens projektā sievietēm, kas tūlīt sāksies 30. martā un ies visu aprīli. Un tu vēl vari paspēt tajā pievienoties. Ir vēl dažas brīvas vietas. Bet tad parunāsim, kāds tad ir tātad ēdiena uzdevums, ķermeņa uzdevums un kas ir veselība. Tātad ēdiena uzdevums, kā es minēju, ir tevi un mani pabarot līdz pat šūnu līmenim. Nu, loģiski, jo priekš kam es vispār ēdu, lai man būtu enerģija. Pareizi. Ķermeņa uzdevums ir šo ēdienu apēsto sagremot, respektīvi paņemt no viņa vajadzīgo, uzsūkt un lieko izvadīt. To dara mūsu ķermenis. Un tātad veselība šodien sastāv no divām lietām. Sevi pareizi uzpildīt un lieko izvadīt, jeb attīrīt. To dara pats organisms, ja viņš funkcionē un visas organisma sistēmas strādā. Un te, mīļie draugi, ir lielākā problēma šodien. Jo pat mazi bērniņi piedzimst ar fermentu trūkumu, kas nozīmē to, ka viņš nespēja sagramot to pārtiku, ko viņam dod māmiņa. Nespēja sagramot pat mātes pienu. Šodien mēs redzam, ka ļoti izplatītas problēma ir gan cēliakija, gan dažādākas citas autoimūnās saslimšanas. Un, mīļās sievietes, tas, ka sievietēm šodien menopauze sākās ap 40 gadiem, ir katastrofa. Skaidrs, ka tur arī ir iesaistīts uzturs, bet pamatā tam visam ir stress. Bet stress ir informācija. Visu pirms stress ir informācija, ko mēs saņemam ikdienas. Draugi, mīļie, šī ir viena no manām mīļākajām tēmām, jo kopš bērnības mani pat dzīvi dzen uz priekšu tas, kad es pētu un izzinu savu ķermeni, jo man ir bijušas problēmas tieši ar grēmošanu. Bet izrādās, ka visa veselība pamatā no tā sastāv, kā mēs jau tikko secinājām. Jo ja es apēdu to ēdienu, ko organisms nespēja sagramot, es pārvēršos par miskasti. Un, mīļie draugi, šeit jau ir vienalga. Vai tu esi vegāns, vai tu esi veģetārietis, vai tu esi gaļēdājs, vai tu esi gaisēdājs, vai tu esi visēdājs, vai tu esi saldumēdājs.
Ja tavs organisms nespēja sagramot pat to pašu burkānu kāpostu, tad tu vari būt kas vien trendīgs tu vēlies būt. Bet veselība nav. Bet, zināt, pateicoties savām gremošanas problēmām pa dzīvi, es esmu gājusi uz priekšu savu attīstības ceļu. Tāpēc šodien pateikt, ka slimība vai sāpes ir kaut kas slikts, tas nav manā saprašanā vairs. Kādreiz tas bija mokoši, jo iedomājies, jebkas, ko vien tu apēdi, tev rada sāpes. Tas ir nogurdinoši un sāpīgi. Bet šodien es līdz ko kaut kad tas parādās, ļoti reti jau, man uzreiz ir, jauna lieta, ko izzināt, jauna lieta, ko atklāt. Jo, mīļie draugi, katra slimība, kas mums dzīvē ir dota, viņa pa lielam ir ar vienu uzdevumu. Tu esi kā aģents savā dzīvē, lai saprastu, kas tas ir, no kurienes tas nāk un kā to mainīt pat savā dzimtas līmenī. Un mēs pat varam savu ģenētiku tādā veidā mainīt. Jo šodien ir pieejams ļoti daudz gan fake zināšanas un informācija, gan vērtīga zināšanas un informācija. Kā dabūt vērtīgo? Jo godīgāks tu kļūsti ar sevi savā dzīvē, jo vērtīgāku informāciju tu, gribas teikt, pievelc, bet tā sajūta, bet tā doma ir, mēs esam, draugi, fizikā, mēs esam informatīvs lauks, un kādu informāciju es pati pieprasu, tādu informāciju līdz manīm atnāk. Tu nevēlti esi šajā kanālā, un es saticis mani, vai ne? Nu, lūk, man pa dzīvi šis jautājums par uzturu bijis ļoti interesants. Es esmu gan ēdusi, gan nēdusi. Es esmu ticējusi, ka mani var kāds dziedināt un glābt, gan esmu no tā arī izaugusi un aizgājusi tālāk, studēt un izzināt un uzņemties atbildību tālāk par sevi. Esmu bijusi vairāk kā 10 gadus uzturbagātinātāju kompānijās, ticēdam, ka organisms ir vairākas reizes gadā nemitīgi jātārpo, jo viņā taču ir šī miskaste, un mēs zinām jau šodien, kāpēc ir šī miskaste. Es esmu arī nēdusi un negulējusi 5 dienas, respektīvi nedēļu, lai izprastu, kas tajā notiek, kas notiek ar ķermeni, kas notiek ar domāšanu, kā jūtās mana gremošanas sistēma. Es esmu izmēģinājusi visu, arī visas drastiskās metodes. Līdz ar to šodien es esmu nonākusi pie slēdziena, kā sievietes veselība ir ļoti atkarīga no tās dzīves kvalitātes, kādu viņa sev rada. Tāpēc mani projekti saucās par labsajūtu. Jo, mīļie draugi, gremošanas sistēma, kas ir vissvarīgākā mūsu organismā, nedarbojas un nestrādā drastiskos, stingros noteikumos priekš sievietes. Viņas nervu sistēma, lai nestrādā tur, kur no viņas tiek pieprasīta stingrība, regula, jādara tā, mokam sevi. Es esmu tajā bijusi, piedodiet, tas nestrādā. Sievietes gremošanas sistēma sāk strādāt, tad, kad viņas nervu sistēma sākās. Ar ko šis pavasaris ir īpaši, draugi, kas atšķirās no citiem gada laikiem? Pavasarī ir svarīga imunitāte, tieši tāpat kā rudenī, jo mainās gan gada laiks, gan ķermeņa sistēmas arī vēlas pašatīrīties. Un imunitāte, kur ir? Imunitāte ir gremošana. Ar infekcijām visu pirms mēs satiekamies limfā. Pamatā tās ir mandeles, augšējos elpceļos, bet visvairāk gremošanas traktā. Tāpēc lielākā mūsu aizsardzība organismā ir tieši žults. Ir tev žults pulces vai nav, citiem vienkārši viņš ir izoperēts, bet žults visiem ir. Akna viņu ražo un visiem ir žults. Svarīgi, ļoti svarīgi, lai šī vieta, šī zemribu zona nebūtu cilvēkiem saspiesta un saspringta, respektīvi diafragma. Skaidrs, ka tur palīdz elpošanas tehnikas dažādas, pilnībā atbalstu tās. Tur palīdz arī pašmasāžas tehnikas, palīdz arī, ka viens otram šīs diafragmālās zonas palīdz izkustināt, lai veicinātu šo elpošanu arvien brīvāku, līdz ar to arī atbrīvotu šos orgānus,
kas ir zem ribuzonā. Tur mums ir limfa, tālāk, tur mums ir akna, tad ir kuņas, aizkuņas un arī žults pūslis, kuru iet arī šis žultsvads. Svarīgi, lai šīs vieta nebūtu saspiesta, ja? Tāpēc šī žults var brīvi plūst. Šīs orgāns, kuru pētīt, izzināt un sakārtot un turēt kārtībā visu cauru gadu, ir svarīgs kā sievietēm, tā vīriešiem, tā bērniem, puisīšiem, meitnītēm, visiem. Jo, ja šī zona ir saspiesta, tad skaidrs, ka šās saspiesti ir arī žultspūslis un žultsvads. Un, ko tas nozīmē? Neizvadoties žultī, visi mikrobi aiziet pa taisno gremošanas traktā. Savukārt tur dzimst imunitāte. Un imunitāte nevar piedzimt. Bet par uzturu, mīļais, atgriežos, ir jāzina savu ķermeņa fizioloģiju. Neviena diēta tevi neizglābs, tev ir skaidri jāzina gan savu veselības vēsturi, gan skaidri jāsaprot, kas ar tevi notiek šodien tavā dzīvē. Nav veselīgs vai neveselīgs, ir mana fizioloģija, ja, un atbilstoši uzturs šodien man. Veselība arī nav afirmācijas un meditācija. Tā ir rīcība. Ir jāceļas un jādara. Ir jāiepazīst, jāsaprot, un tad ir jārīkojās. Veselums ir sevi zināt, un to, ko tu zini, arī darīt. Draugi, nav maģiskas diētas, bet ir labas diētas, kuras ir šad tad jāievēro atbilstoši tam veselības stāvoklim, kas tev ir šodien. Es aicinu katru vienu padomāt par to un sakārtot tagad pavasarī savu zārnu kuņģu traktu, jo tas arī uzlabos tavu vēderīzeju, estrogēnu līdz ar to izvadīsies, paklausies par šiem zvēriem iepriekšējo video par zelta atslēdziņu. Žultstece atjaunosies un arī tā iznīdē parazītus. Mums ir jāsaprot, ka nevis drastiskas attīrīšanās veicinās veselību, bet tieši sapratne, kā strādā šis organisms un uzlabojot dažu konkrētu specifisku orgānu darbību, kā piemēram žultsteci, tu jau atgūsti savu veselību. Iesaku arī veikt masāžas vingrojumus, masēt, pieņemsim, žults punktu, atvērt grēmošanas sfinkteri. Ar visu šo es arī dalos pavasara projektā Kvantu lēcienu sievietes labsajūtā, kas tūlīt sāksies, un vēl ir dažas vietas pievienoties. Nu, ko, mīļie draugi, mana mīļākais vingrojums ir spaiku pašmasāža. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka zārniņās veidojās tādi kā saugumi, kurus sauc par spaikiem, un viņus izmasējot notiek tāds skaists ķermeņa atslābums un uzlabojas arī grēmošanas sistēmas darbība. Tas ir mans mīļākais, tāpēc, kad sieviete, kad daudz domā, viņai saspringst vēders. Un skaidrs, kad arī grēmošanas visa sistēma. Un veicot katru vakaru vai katru otro šo manu mīļāko vingrojumu, tu atslābinies. Atslābinies skaisti kā vēderā, tā arī galvā. Aicinu tev arī sakārtot un padomāt par zarnu mikrofloru, jo tādā veidā tu arī mazini sēņu dažādu ietekmi. Ja tu gribi uzlabot imunitāti šajā laikā, samazini cukura daudzumu. Un no tā arī uzlabojas miega kvalitāte. Draugi, tad, kad mēs uzlabojam savu pašsajūtu, kāpēc viņa tik ļoti svarīga sievietei, mēs uzlabojam savu hormonālo veselību. Visa hormonālā sistēma atjaunojas. Un tur slēpjas sievietes jaunība, sievietes enerģija, sievietes skaistums, sievietes šarms, harizma un seksualitāte. Tur slēpjas viņas libido. Viņu nevar uzkačāt, viņu nevar uztrenēt, viņu nevar iemācīties. Viņu var iegūt veselumā. Un, mīļie draugi, ziniet, kā es to visu saucu? Tad, kad tu saproti un pazīsti sevi visos jautājumos, es gribu teikt, visos savas dzīves jautājumos, sievietei ir jāpārzina sevi, tu kļūsti par supersievieti, jo tev parādās superspējas, uz ko vadīt sevi un savu dzīvi. Uz tikšanos atkal drīz.